Sveicināti! Šajā video apskatā esmu sagatavojis informāciju par tēmu lietu internets. Mūsdienās tehnoloģijas strauji attīstās, piedāvājot jaunas iespējas, kas padara cilvēku darbu efektīvāku un vieglāku. Viens no svarīgākajiem šīs attīstības virzieniem ir lietu internets, kas ļauj savienot dažādas ierīces un tehnoloģijas, lai uzlabotu cilvēku dzīvi un uzņēmējdarbības procesus. Lietu internets nodrošina iespējas automatizēt ikdienas darbības, padarot tās efektīvākas un mazāk atkarīgas no cilvēku iejaukšanās. Pateicoties lietu interneta tehnoloģijām, tiek uzlabot resursu pārvaldība, samazināts izmaksas un veidotas viedas sistēmas, kas nodrošina labāku kvalitāti un lielāku lietotāju apmierinātību. Lietu interneta tehnoloģija attīstība ir īpaši redzama tādās nozarēs kā veselības aprūpē, rūpniecībā, enerģētikā, transportā un viedajās pilsētās. Lietu interneta izmantošana ļauj uzraudzīt un analizēt datus reāllaikā, veikt prognozes un automatizēt procesus, kas iepriekš bija atkarīgi no cilvēku iejaukšanās. Tas veicina produktivitāti un ļauj optimizēt dažādus ikdienas uzdevumus. Šī darba mērķis ir iepazīstināt ar lietu interneta tehnoloģijām, to attīstību un pielietojumu jomām. Tiks apskatītas lietu interneta sistēma galvenās sastāvdaļas, to darbību principi, kā arī nozares, kurās lietu internets sniedz lielākas priekšrocības. Darbā tiek izmantota aprakstošā metode, balstoties uz pieejamo informāciju, lai sniegtu skaidru pārskatu par lietu interneta tehnoloģiju pielietojumu un iespējām dažādās nozarēs. Kas tad īsti ir lietu internets? Lietu internets ir koncepcija, kurā jebkuras ierīces vai fiziski objekti var tikt pieslēgti interneta tīklam un miedarbojoties savā starpā, izmantojot internetu vai citas sakaru tīkla tehnoloģijas. Lietu internets ietver elektroniku, komunikācijas un datortehnoloģijas. Pats termins lietu internets nevienmēr tiek pareizi izprasts, jo sistēmai, lai tā darbotos, nav obligāti jābūt pieslēgtai publiskajam internetam. Ierīce var būt pieslēgta jebkuram tīklam, lai tai var būt individuāla adrese. Šī joma attīstījās, pateicoties daudzu sistēmu tehnoloģiju savienojumam, tostarp lēniem sensoriem, visaptvarošai skaitļošanai, arvien jaudīgākiem iebūvētām sistēmām un mašīnu mācīšanās metodēm. Lietu interneta attīstībā lielā mērā balstās uz iepriekš pastāvošām jomām, piemēram, iebūvētām sistēmām, bezvadu sensoriem, vadības sistēmām un automatizāciju. Patērētājiem šī tehnoloģija ļauj bieži vien asociējas ar viedajām mājām, produktiem, kas palīdz pārvaldīt un uzturēt vienu vai vairākas ekosistēmas. Šādas ierīces var pārvaldīt ar parastajiem sīkrīkiem, viedtālruņiem, viedpulksteņiem, viedajām kolonām un tā tālāk. Galvenais, lai ierīce būtu savienota ar produktu tīklu. Papildus viedajām mājām šo tehnoloģiju izmanto arī loģistikas, ražošanas, medicīnas un citās nozarēs. Lietu interneta tehnoloģijām pastāv vairāk riski, kas saistīti ar datu noplūdi, īpaši konfidencialitātes un drošības jomā. Šīs situācijas dēļ privātie uzņēmumi valdības veic pasākumus, lai risinātu radušās problēmas. Šim nolūkam tiek izstrādāti normatīvie ietveri, tā dēvētie akti, kā arī lokālie standarti. Precīzāk sakot, galvenā lietu interneta problēma ir ierīču savstarpējas saistības ievainojamība. Lietu interneta vēsture. Lietu internets ir tehnoloģija, kas radusies 20. gadsimta beigās, kad tika izstrādātas pirmās idejas par ierīču savienošanu caur internetu. 1999. gadā britu zinātnieks Kevin Ashton ievieda terminu lietu internets, strādājot pie projekta, kas izmantoja radiofrekvenču identifikācijas tehnoloģiju preču izsekošanai. Šī ideja kļuva par pamatu lietu interneta attīstībai, kas ir transformējuši dažādas nozares. Agrīnajos posmos lietu internets galvenokārt tika izmantots loģistikā un noliktavās, lai uzlabotu preču izsekošanu un resursu pārvaldību. Tomēr ar mobilajām tehnoloģijām, bezvadu savienojumiem un mākonī balstītajām platformām lietu internets sāk plašāk attīstīties, piedāvājot iespējas dažādās nozarēs. 2008. gadā tika izveidots pirmais
plaši pielietojamais lietu interneta tīkls, kas apvienoja daudzus viedos sensorus un ierīces, ļaujot uzsākt lietu interneta ieviešanu reālās dzīves scenārijos. Ar laiku ir attīstījies no vienkāršām ierīcēm uz sarežģītām sistēmām, kas ne tikai savienojas, bet arī spēja analizēt datus un pieņemt lēmumus. Šodien lietu internets tiek izmantots daudzās nozarēs, piemēram, veselības aprūpē, rūpniecībā, lauksaimniecībā un enerģētikā, lai uzlabotu darba efektivitāti, samazinātu izmaksas un nodrošinātu ilgtspējīgākus risinājumus. Lietu internets ir kļuvusi par būtisku tehnoloģiju, kas pārveido gan uzņēmējdarbību, gan ikdienas dzīvi, veidojot ekosistēmas un savienojot tūkstošiem ierīču. Galvenie lietu interneta komponenti. Lietu interneta galvenie komponenti ir sistēmas elementi, kas nodrošina šīs tehnoloģijas efektīvu darbību, kā arī veido tā saucamo darbības ekosistēmu. Pateicoties šiem elementiem, tiek nodrošināta sistēmas efektīva darbība un savstarpējā miedarbība. Šie ir galvenie lietu interneta komponenti. Ierīces un sensori, savienojamība, datu savākšana un apstrāde, programmatūra un vadības platformas, lietotāju saskarne, analītika un mākslīgais intelekts, kā arī drošība. Šeit būs lietu interneta pielietojuma jomas. Lietu interneta tehnoloģiju spektrs ir ļoti plašs, un šo tehnoloģiju izmanto daudzās dzīves jomās, lai uzlabotu darba efektivitāti, automatizāciju un viedu lēmumu pieņemšanu. Šeit ir detalizēts apraksts par galvenajām lietu internetu pielietojuma jomām. Šeit tās visas ir uzskaitītas. Viedās mājas. Lietu interneta tehnoloģija ir kļuvusi par pamatu viedās mājas risinājumiem, kas ievērojami uzlabo komfortu, drošību un energoefektivitāti. Šie risinājumi ietver dažādas ierīces, kas ir savienotas ar internetu un ļauj lietotājiem attālināti pārvaldīt savas mājas funkcijas. Piemēram, viedie termostati, kā Nest, spēja regulēt temperatūru atbilstoši lietotāju ieradumiem, nodrošinot optimālu klimatu mājās un samazinot enerģijas patēriņu. Viedā apgaismojuma sistēmas automātiski pielāgo apgaismojumu atkarībā no apkārtējās gaismas, vai ir kontrolējams caur mobilo lietotni. Drošības kameras un durvis slēdzenes ar attālinātu vadību un reāla laika video pārraidi ļauj lietotājiem uzraudzīt savu māju jebkurā laikā. Šādi risinājumi nodrošina enerģijas ietaupījumu, jo sistēmas darbojas tikai tad, kad ir nepieciešams, un samazina resursu izšķērdēšanu. Lietu internets ir būtiski uzlabojis veselības aprūpi, padarot to pieejamāku, precīzāku un efektīvāku. Viedās medicīnas ierīces, piemēram, asinsspiediena mērītāji un glikozes līmeņa monitori, pārraida datus ārstiem reāla laikā. Savukārt valkājumās tehnoloģijas, kā vietpulksteņi un fitnesa aproces, uzrauga sirdsdarbību, aktivitāti un miega kvalitāti. Ārkārtas brīdinājuma ierīces nodrošina papildu drošību vecākiem vai kroniski slimiem pacientiem. Šīs tehnoloģijas nodrošina reāla laika veselības uzraudzību, agrīnu problēmu diagnostiku un ātrāku reakciju ārkārtas situācijās, kā arī uzlabo pacienta dzīves kvalitāti un ilgtermiņa veselības aprūpi. Lietu internets ir būtiski mainījis ražošanu un rūpniecības procesus, ievēršot automatizāciju un palielinot produktivitāti. Sensori uzrauga mašīnu darbību un saulaicīgi brīdina par iespējām kļūmēm. Savukārt automatizētie roboti optimizē ražošanas procesus. Lietu internets balstīta enerģijas pārvaldība rūpnīcās palīdz efektīvāk izmantot resursus. Šīs tehnoloģijas uzlabo produktivitāti un energoefektivitāti, samazinot izmaksas, novēršot dīkstāvus un nodrošina prognozējošu apkopi, lai samazinātu neplānotus pārtraukumus. Lietu interneta tehnoloģijas lauksaimniecībā ļauj efektīvāk pārvaldīt resursus un uzlabot kvalitāti. Augsnes un laika apstākļu sensori uzrauga mitrumu, temperatūras un barības vielu līmeni, nodrošinot precīzus datus efektīvākai apsaimniekošanai.
Automatizētas apūdeņošanas sistēmas darbojas balstoties uz šiem datiem, optimizējot ūdens izmantošanu, dzīvnieku izsekošanu ar GPS un veselības uzraudzību, izmantojot viedās kaklasiksnas, nodrošina labāku dzīves aprūpi. Šie risinājumi palīdz taupīt resursus, piemēram, ūdeni un mēslojumu, palielina ražas kvalitāti un daudzumu, kā arī samazina lauksaimniecības ietekmi uz vidi. Lietu interneta tehnoloģijas ir būtisks dzinējspēks viedo pilsētu attīstībā, padarot tos energoefektīvākas un ērtākas iedzīvotājiem. Gudrās satiksmes vadības sistēmas palīdz samazināt sastrēgumus un uzlabot transporta plūsmu. Savukārt viedie ielu apgaismojumi pielāgojas cilvēku kustībai un diennakts laikam, nodrošinot enerģijas ietaupījumu. Atkritumu pārvaldības sistēmas ar sensoriem norāda, kad konteineri pilni, optimizējot atkritumu savākšanu. Šie risinājumi samazina emisijas, uzlabo resursu izmantošanu un ievērojami paaugstina iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Lietu interneta tehnoloģijas būtiski uzlabo arī loģistiku un piegādes ķēžu pārvaldību, ļaujot izsekot preces un optimizēt procesus. GPS ierīces nodrošina transporta līdzekļu un preču izsekošanu reāla laikā, savukārt nodliktavu sensoru uzrauga inventāru stāvokli un temperatūru, lai garantētu preču kvalitāti. Automatizēti droni veic preču piegādi, pātrinot procesu un samazinot izmaksas. Šie risinājumi ļauj precīzāk izsekot piegādes, nodrošinot saulaicīgu piegādi, samazinot resursu izmaksas un palielinot darbības efektivitāti, tādējot līdz ar to uzlabojot klientu apmierinātību. Lietu interneta tehnoloģijas būtiski un ievērojami uzlabo enerģijas ražošanu, sadales un patēriņa efektivitāti. Gudrie elektroenerģijas skaitītāji uzrauga enerģijas patēriņu, palīdzot to optimizēt. Savukārt saules paneļi un vēja ģeneratoru monitorings reāla laikā nodrošina efektīvu resursu pārvaldību. Gudrās tīkla sistēmas dinamiskāk sadala enerģiju atbilstoši pieprasījumam, uzlabojot piegādes stabilitāti. Šīs inovācijas samazina izmaksas, taupa resursus, veicina ilgspējīgāku enerģijas ražošanu un patēriņu, kā arī samazina pārtraukumus un uzlabo tīkla stabilitāti. Lietu internetu pielietojums turpina augt, piedāvājot risinājumus, kas uzlabo efektivitāti, samazina izmaksas un palīdz risināt mūsdienu globālās problēmas. Katru dienu tiek attīstīti jauni lietu internetu lietojumi, kas vēl vairāk paplašina šīs tehnoloģijas potenciālu. Tātad lietu interneta tehniskie aspekti. Lietu internets un tā tehniskie aspekti ir sarežģīts sistēmu kopums, kas nodrošina ierīču savienojamību, datu apmaiņu un to efektīvu darbību. Šī tehnoloģija apvieno vairākas tehnoloģijas un inženieru tehniskās disciplīnas, piemēram, sensoru tehnoloģiju, tīkla savienojamību, mākoņu datošanu, lielu datu analītiku, kiberdrošību un mākslīgo intelektu. Šeit ir uzskaitīti vizuāli visi 7 no šiem aspektiem, tātad sensori un aktuātori. Lietu interneta ierīču pamatelements ir sensori, kas uztver datus no apkārtējās vides, piemēram, temperatūru, mitrumu, gaismu, spiedienu vai kustību. Aktuātori ir ierīces, kas reaģē uz datiem un veic darbības, piemēram, ieslēdz apgaismojumu, regulē vārstus vai nosūta brīdinājumus. Sensori un aktuātori veido fizisko slāni lietu interneta sistēmām, kas savieno digitālo pasauli ar fizisko. Mākoņu datošana. Dati, kurus veic lietu interneta ierīces, bieži vien tiek nosūtīti uz mākoņu datošanas platformu. Mākoņu datošana nodrošina drošu datu uzglabāšanu, piekļuvi un apstrādi. Mākoņu datošanas pamatplatformas, piemēram, Amazon Web Services, Microsoft Azure vai Google Cloud, ir populāri risinājumi, kas piedāvā rīkus lietu internetu datu analīzei un pārvaldībai. Drošība. Kiberdrošība ir viens no būtiskākajiem lietu interneta tehniskajiem aspektiem. Lietu interneta ierīces ir pakļautas dažādiem apdraudējumiem, piemēram, datu pārtveršanai, jeb nešifrētai datu pārraidei,
kura var tikt pārtverta. Ierīču uzlaušana. Ierīces var tikt kontrolētas nelikumīgiem mērķiem. Vai arī privātuma pārkāpumi. Lietotāju dati var tikt izmantot bez piekrišanas. Lai samazinātu šos riskus, tiek izmantotas dažādas tehnoloģijas, kā datu šifrēšana, autentifikācija, ugunsmūri un regulāras programmas atjauninājumi. Tātad nākamais aspekts – datu apstrāde un analīze. Lietu interneta ierīces ģenerē milzīgu datu apjomu, kuru ir nepieciešams ātri apstrādāt un analizēt. Lielie dati un mākslīgais intelekts tiek izmantot, lai identificētu modeļus, prognozētu notikumus un pieņemtu lēmumus. Datu analīze var tikt veikta mākonī vai arī lokāli edge computing. Savienojamība. Lai lietu interneta ierīces darbotos, tām jābūt savienotām ar tīklu. Populārākie savienojamību tehnoloģijas ir Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, 5G vai arī Ethernet. Runājot par interfeisēm, lietu interneta ierīces bieži tiek kontrolētas izmantojot mobilās lietotnes vai tīmekļa platformas. Šīm platformām ir jābūt lietotājiem draudzīgām, lai nodrošinātu ērtu datu vizualizāciju un ierīču vadību. Balss vadība, piemēram, izmantojot Amazon Alexa vai Google Assistant, kļūst arvien populārāk kā lietu interneta interfeiss. Un noslēdzošais aspekts – standarti un protokoli. Lietu interneta ierīču savienojamība ir būtiski ievērojot standartus un izmantot atbilstošus protokolus. Piemēram, message queuing, telemetry transport, jeb vieglu ziņapmaiņas protokols, kas piemērots lietu interneta ierīcēm. Constrained Application Protocol, jeb optimizēts zema resursu patēriņš ierīcēm, kā arī HTTP, /HTTPS, jeb plaši izmantots protokols datu apmaiņai. Lietu interneta tehniskie aspekti ir sarežģīta sistēma, kas apvieno sensorus, tīklu savienojumus, mākoņdatošanu, datu analīzi un drošības risinājumus. Šo elementu sadarbība ļauj lietu interneta sistēmām strādāt efektīvi, piedāvājot plašas iespējas gan atsevišķām ierīcēm, gan lielām sistēmām. Un šeit tad būs lietu interneta priekšrocības un riski. Tātad pie priekšrocībām lietu interneta tehnoloģijas piedāvā daudzas priekšrocības, galvenokārt jomās un dažādās jomās, uzlabojot gan individuālo lietotāju pieredzi, gan arī uzņēmumu efektivitāti. Efektivitātes uzlabošana. Lietu internets ļauj automatizēt procesus un optimizēt resursu izmantošanu. Piemēram, viedās apūdeņošanas sistēmas lauksaimniecībā izmanto datus no sensoriem, lai precīzi noteiktu nepieciešamo ūdens daudzumu. Izmaksu ietaupījums. Ar lietu interneta palīdzību iespējams samazināt izdevumus, piemēram, izmantojot prognozējušu apkopu ražošanā, kas novērš dārgus iekārtu bojājumus. Labāka lēmuma pieņemšana. Lietu internets nodrošina precīzus datus, kas palīdz uzņēmumiem un indivīdiem pieņemt informētākus lēmumus, piemēram, pārvaldīt piegādes ķēdes vai pielāgot ražošanas apjomus atbilstoši pieprasījumam. Ilgspējīgāka resursu izmantošana. Lietu interneta tehnoloģijas veicina energoefektivitāti un samazina ietekmi uz vidi, piemēram, izmantojot gudrās enerģijas pārvaldības sistēmas vai optimizējot transporta plūsmas viedajās pilsētās. Dzīves kvalitātes uzlabošana. Lietu interneta ierīces, piemēram, viedie termostati vai apgaismojuma sistēmas, padara ikdienu ērtāku, pielāgojoties lietotāju paradumiem un samazinot enerģijas patēriņu. Kā arī pēdējais no lietu interneta priekšrocībām – reāla laika datu pieejamība. Šīs priekšrocības padara lietu internetu par būtisku tehnoloģiju, kas pozitīvi ietekmē gan ikdienas dzīvi, gan uzņēmējdarbību. Un, kā jau jebkurai mūsdienīgai tehnoloģijai, ir arī savi izaicinājumi un, protams, riski.
Kā viens no tiem drošība un privātums lietu interneta tehnoloģijās. Lietu interneta ierīces apstrādā un uzglabā lielu daudzumu personiskās informācijas, kas padara tās par pievilcīgu mērķi hakeriem un rada datu zādzības risku. Šo ierīču neaizsargātība pret kiberdrošības apdraudējumu var novest pie sistēmu darbības traucējumiem vai nesankcionētas piekļuves sensitīviem datiem. Papildus tam, lielais datu apjoms, ko ģenerē lietu interneta sistēmas, bieži vien var tikt izmantots bez lietotāja piekrišanas vai neētiskiem mērķiem, kas rada būtiskus privātuma pārkāpumu riskus. Lai mazinātu šos draudus, ir nepieciešama pastāvīga uzmanība datu aizsardzībai un drošības risinājumu ieviešana. Savienojamība un standarta lietojuma vidē. Internet of Things, jeb lietu internetam ierīcēm bieži vien tiek izmantotas dažādas tehnoloģijas un komunikācijas protokoli, kas sarežģītu savstarpēju savienojamību un efektīvu darbību kopīgās sistēmās. Turklāt, vienot normatīvu un standartu trūkumu apgrūtina lietu interneta tehnoloģiju integrāciju un attīstību globālā mērogā. Lai nodrošinātu vienmērīgu lietu interneta ierīču miedarbību un veicinātu to efektivitāti, nepieciešams izstrādāt un ieviest starptautiski atzītus standartus un vienotus protokolus. Ierīču novecošana, uzturēšana. Straujā tehnoloģija attīstība izraisa ierīču ātru novecošanu, padarot tās mazāk efektīvas un nesavienojamas ar jaunajām sistēmām. Turklāt šo ierīču uzturēšanu, tostarp regulāru programmatūras atjauninājumu un apkopes nodrošināšanu, var ievērojami palielināt izmaksas un radīt papildu sarežģījumus. Lai mazinātu šos izaicinājumus, ir nepieciešams elastīgas tehnoloģijas, kas atbalsta ilgstošu izmantošanu un vienkāršotas uzturēšanas procedūras. Enerģijas patēriņš un ierīču izturība. Ierīces bieži saskars ar enerģijas patēriņa ierobežojumiem, jo to akumulātoru darbības laiks ir ierobežots, kas var negatīvi ietekmēt to funkcionalitāti un uzticamību. Turklāt dažās nozarēs šīm ierīcēm spēja darboties sarežģītos un ekstremālos apstākļos, piemēram, augstā temperatūrā, mitrumā vai putekļainā vidē. Un kā pēdējais ir tīkla un infrastruktūras slodze lietu interneta vidē. Šīs ierīces nepārtraukti ģenerē lielu datu apjomu, kas rada ievērojumu slodzi tīkla infrastruktūrai un datu apstrādes sistēmām. Šī datu plūsma var ietekmēt tīkla veiktspēju un palielināt prasības pret apstrādes jaudu un uzglabāšanas resursiem. Turklāt lietu interneta darbībai nepieciešams stabils un ātrs interneta savienojums, taču tīkla pārtraukuma vai nepietiekama uzticamība var izraisīt sistēmu dīkstāvus un pat darbības traucējumus. Lai risinātu šos izaicinājumus, ir nepieciešams attīstīt mērojamu un uzticamu tīkla infrastruktūru, kas spēj pielāgot datu plūsmas pieaugumam un nodrošināt nepārtrauktu savienojamību. Un mazlietiņ par tādiem kā secinājumiem, jeb kopsavilkums. Principā lietu internets ir tehnoloģija joma, kas ļauj fiziskām ierīcēm un objektiem savienoties un apmainīties ar datiem caur internetu. Lietu internets ietver dažādas tehnoloģijas, piemēram, sensorus, tīkla, infrastruktūru, datu apstrādes sistēmas un mākoņdatošanu, kas nodrošina ierīču savienojamību un efektīvu darbību. Lietu interneta izmantošana ir plaša, aptverot tādas nozares kā veselības, lauksaimniecība, transporta, rūpniecības un enerģētikas nozars. Lietu interneta galvenās priekšrocības ietver resursu optimizāciju, efektivitātes paaugstināšanu un automatizāciju. Tas ļauj uzlabot darbības, piemēram, preču izsekošanu, energopatēriņa samazināšanu un veselības uzraudzīšanu reāllaikā. Lietu interneta tehnoloģijas izmanto arī viedajās mājās, kas palīdz kontrolēt apgaismojumu, temperatūru un drošības sistēmas. Tomēr, lai gan lietu internets piedāvā daudzas priekšrocības, tas rada arī izaicinājumus. Piemēram, drošības un privātuma problēmas, savienojamības trūkums un ierīču uzturēšanās grūtības. Lai lietu internets pilnībā attaisnotu savu potenciālu, ir nepieciešama stingra drošības sistēma ieviešana, standartizācija un tehnoloģija attīstība. Lietu internets ir tehnoloģija, kas ievērojami maina uzņēmējdarbību un ikdienas dzīvi.
nodrošinot jaunas iespējas energoefektivitātes paaugstināšanai un jauniem risinājumiem dažādās jomās. Tad, lūk, paldies par video skatījumu. Šī arī būs visa manis sagatavotā informācijā saistībā par tēmu lietu internets. Paldies par uzmanību!